Zivis, esiet sveicinātas! Man priekšā jūsu aprīļa horoskops. Kopīgi tajā ieskatīsimies. Un tas ir visnotaļ labs ar dažām kaut kādām niansēm, jo šajā mēnesī jums ir jāuzņemas atbildība. Un tas būs labi, ja jūs uzņemsieties atbildību, viss ritēs raiti. Tikai nesteidzieties un pacentieties iztikt bez kļūdām. Kaut gan ļoti ticams, ka tām zivīm, kas nebūs dzirdējušas šo padomu, būs tāda ik pa mirklim tāda sajūta, ka zūd mērķis, kurp zivis virzās, un var gadīties, ka kāda daļa no zivīm palaidīs savu dzīvi pašplūsmā, un tas atkal nebūs labi. Un tomēr šis ir tas mēnesis, kad jums vajag būt līderiem, kad jums vajag uzņemties atbildību. Sajūtiet šo enerģiju, kad Merkurs ir jūsu pirmajā mājā. Viņš tur būs līdz pat 16. aprīlim, un esiet aktīvi, esiet darbīgi, esiet izlēmīgi. Grūtāks periods būs līdz 7. aprīlim. Tad jums būs grūtāk komunicēt ar cilvēkiem un tā kā pateikt, ko jūs gribat, ko jūs vēlaties, kā jūs vēlaties. Un šeit, ja jūs pat nejutīsiet tās komunikācija grūtības, tad šeit tā enerģija ir tāda, ka jums ir vieglāka, lielāka iespējamība kļūdīties. Tāpēc līdz 7. esat jau sevišķi piesardzīgi. Pēc 7. aprīļa viss aizies daudz vieglāk, tā kā kāds palaist tādas slūžas vaļā. Un tikai esiet gatavi būt šie uzņēmīgie, aktīvie cilvēki. Pēc 16. datuma Merkurs ieies jūsu 2. mājā, un tad būs stāsts par finanšu sfēru. Tāpēc tām zivīm, kuras grib vairāk naudas, šajā laikā jāsāk aktīvi rīkoties. Jūs varat sameklēt jaunu darbu, jūs varat sameklēt papildus ienākumus vai labāku darbu jūs varat meklēt. Un ziniet, ka jūs to esat arī pelnījuši, tieši tāpēc tā enerģija pašlaik tā ir sastājusies. Un var gadīties, ka kāda no zivīm vienkārši, tā enerģija var nozīmēt arī to, ka kāda no zivīm saņem necerētu tādu patīkamu dāvanu. Šajā mēnesī zvaigznes neiesaka jums iepazīties. Un izanalizējot karti, es viņām absolūti piekrītu. Kaut gan daļai no zivīm var atgriezties vecā mīla. Un ja esat tikko iepazinušies, tad nesteidziniet notikumus, ļaujiet visam ritēt tā lēni un prātīgi iepazīstiet cilvēku, ar kuru jūs esat satikušies. Tātad nesteidziniet notikumus. Un noteikti iztieciet bez strīdiem šajā periodā. Pavadiet laiku klusās, noslēgtās vietās, tādās dziļās, intīmās, dvēseliskās sarunās, lai iepazītu otru cilvēku dvēseli. Šeit var ienākt arī kaut kāds slepenības, noslēpuma moments. Un tiem, kas ir attiecībās, ir labi būt divatā, un arī nav ieteicams strīdēties šajā periodā. Un pacentieties kaut vai atrast iespēju kādu pēcpusdienu pavadīt divatā vai nedēļas nogali vai aizbraukt kādā ceļojumā. Un noteikti pacentieties šajā mēnesī nemelot, jo tas mēnesis tāds, viņš ir saistīts tām dziļām, kaut kādiem noslēpumiem, ar kaut ko apslēptu. Jo ziniet, ka šie noslēpumi var atklāties šajā periodā. Pat ja jūs kaut ko slēpjat, jums ir kaut kas slēpjams, tad jūs sevišķi esat piesardzīgi šajā mēnesī, jo noslēpumi šajā mēnesī var atklāties. Un tas priekš jums var radīt problēmas. Noteikti esiet maigi ar savu otro pusi šajā mēnesī. Un jūs stiprinās vai uzmundrinās būšana pie dabas, savienība ar dabu, tāpēc jūs sevišķi, jūsu zīmē ir ieteicams šajā aprīļa mēnesī daudz uzturēties ārā, būt kontaktā ar kokiem, ar puķēm, ar dabu, ar ūdeni, jo tas uzlabos gan jūsu mentālo, gan jūsu fizisko veselību. To paturiet prātā un tā arī rīkojieties, lai jums veiksmīgs mēnesis. Ar tā, visu labu!